Tad, kas tad notiks? Sākas jau tāda neliela panika visiem, bet pēc būtības, nekas jau tā īsti nemainīsies. Gribu atgādināt, ka likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju mums ir stājies spēkā 1995. gadā. Un šogad, 2025. gadā, ir 30 gadu jubileja šim likumam. Un tas nozīmē, ka 30 gadus mēs esam ar šo likumu dzīvojuši un esam bijuši pilnīgi mierīgi, kaut kādā veidā mazliet lēniem, maziem solīšiem, ja runā par Rīgu, gājuši uz priekšu ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu, bet ļoti lēniem solīšiem, jo dzīvokļu īpašniekiem arī tad, kad mēs ejam uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm, skaidri redzams ir viedoklis, ka dzīvokļu īpašnieks uzskata par savu īpašumu vairāk vai mazāk tikai un vienīgi to, kas atrodas aiz viņa ārdurvīm. Dzīvokļa ārdurvīm, tātad līdz durvīm nav viņa īpašums, aiz durvīm ir viņa īpašums. Ja? Tas, kas ir kāpņu telpa, kas ir zeme, uz kuras atrodas māja, tas lielākā vai mazākā mērā nav dzīvokļu īpašums. Dzīvokļu īpašnieku ļoti daudzu dzīvokļu īpašnieku uzskatā, vēl joprojām, diemžēl jāsacina, ka vēl joprojām. Un tas pieder kādam citam, varbūt kaimiņam, varbūt ne kaimiņam, bet vairāk vai mazāk tomēr dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir tas pienākums sakopt tur to kāpņu telpu, sakopt pagalmu un pieskatīt jumtu, visas inženieru komunikācijas. Līdz ar to tā mēs esam dzīvojuši 30 gadus. Bet, esam secinājuši ļoti labi, ka esam secinājuši, ka tam ir jādara gals. Un ir likums, ir otrs likums šogad mums stājies spēkā valstu pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums, kas šī privatizācijas procesam tomēr pasaka termiņus. Un tas ir tas galvenais, kas patiesībā arī mainās. Viss pārējais jau bija pateikts arī lielākā vai mazākā mērā pašā privatizācijas likumā. Tātad galvenie normatīvi, kā jau es minēju, ir šie divi likumi un 30 gadu pieredze ar privatizācijas procesu. Tātad privatizācijas pabeigšanas likums, kas stājās spēkā šī gada 1. maijā, noteica savu mērķi nodrošināt šī procesa pabeigšanu, ja, tātad termiņus. Un ļoti būtiski tādi arī, kas mums kā pašvaldībai ir ļoti svarīgi, noteica arī kārtību, kā tiks ierakstīti īpašumi zemesgrāmatā. Tie īpašumi, kuru īpašnieki ir patiesībā ir īpašnieki, bet ir bijuši ļoti bezatbildīgi, jo gan tad, kad noslēdz pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju, neaiziet tālāk uz zemesgrāmatu, nezinu kādu iemeslu dēļ, un neieraksta īpašumu zemesgrāmatā, un zemesgrāmatā stāv rakstīts, ka šis īpašums joprojām pieder pašvaldībai. Un otrs gadījums ir tie dzīvokļi, kas ir noprivatizējuši, steigušies privatizēt arī tad, kad māja vēl nebija nodota privatizācijai, bet īpašumu gribēja iegūt, tātad pātrināti privatizētie dzīvokļi, kuriem ir apliecības, tās sauktās zaļās lapas valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, un tie pēc tam pat nav steigušies noslēgt pirkuma līgumu ar privatizācijas komisiju, ja arī māja ir nodota jau privatizācijai kopumā. Tātad tie ir divi gadījumi, kas tagad ir atrunāti, un tie ļoti būtiski sakārtos īpašumtiesību statusu. Patiesībā ļoti daudz, ja mēs runājam konkrēti par Rīgu, tādu dzīvokļu ir ļoti daudz, un kolēģi privatizācijas komisijā šobrīd intensīvi strādā, lai šo procesu sakārtot un ierakstītu zemesgrāmatā tos īpašniekus, kuri ir tātad šo dzīvokļu īpašnieki. Un tas ir ļoti būtiski tieši tāpēc, ka ir nepieciešams publiskās ticamības princips,
Ja, tātad arī pārējiem dzīvokļu īpašniekiem tomēr ir jābūt pareizai informācijai, jo paskatoties zemes grāmatā, ko mēs zinām, ka zemes grāmata ir pamats īpašuma tiesību statusam, paskatoties zemes grāmatā, tur stāv rakstīts Rīgas valsts pilsētas pašvaldība ir šī īpašuma īpašnieks. Un ļoti daudzi principiāli negrib ieklausīties tajā, ka ir tomēr arī dzīvokļu īpašumam, kas atrodas aiz tām ārdurvīm dzīvokļa, ir īpašnieks savā laikā pieteicies un nokārtojis kaut kādā stadijā savas īpašuma tiesības, bet līdz galam to nav izdarījis. Un ļoti bieži vēršas pie pašvaldības kā pie īpašnieka gadījumos, ja par šo dzīvokli netiek samaksāts. Ja, arī tādi gadījumi mēdz būt, vai arī citos jautājumos balsošanas, kad notiek, tad aicina pašvaldību balsot, bet pašvaldībai arī šajā gadījumā īstas īpašuma tiesības jau vairs uz šo dzīvokli patiesībā nav. Un tāpēc ļoti labi, ka ir noteikts normatīvs un ir termiņi, kuros ir šādi īpašumi ierakstāmi zemes grāmatā jau uz īstā īpašnieka vārda. Tātad privatizācijas pabeigšanas likums 10. pants mums arī apstiprina tieši to, ka to, ko es jau stāstu, ja šo privatizēto īpašumu tiesību sakārtošanu, tas bija gan 8. pants, gan 10. pants, gan pātrināti privatizētie, gan arī tie, kas jau ir tā kā noslēguši tos pirkumu līgumus. Ejam tālāk. 11. pants. 11. pants mums savukārt runā tieši par to jautājumu, kas mums šobrīd ir tāds svarīgs un tempi ir jāpalielina ļoti būtiski, jo tās ir dzīvojamā māju pārvaldīšanas tiesības, kuras ir jāizlemj. Šobrīd ir šis brīdis, kad ir jāizlemj līdz 31. decembrim. Ļoti daudz jau ir pamanījuši, ka Rīgas nama pārvaldnieks, kas mums ir tā kā no pašvaldības puses deliģētais pārvaldnieks mājām, kuras nav pārvaldīšanas tiesības pārņēmušas, tātad ir izsūtījis aptaujas, rakstveida aptaujas un aicina dzīvokļu īpašniekus balsot par to, ka Rīgas nama pārvaldnieks būs arī turpmāk pēc 1. janvāra 26. gada pārvaldnieks šīm mājām. Es absolūti nekomentēšu ne piedāvājumu, ne arī mēģināšu kaut kā skaidrot, kas ir šajā līgumā atrunāts. Tātad tā ir Rīgas nama pārvaldnieka atbildība. Es runāju tikai par to, ko nosaka likums. Tātad likums paredz, ka 31. decembris dzīvokļu īpašniekiem ir jāizlemj, kādu pārvaldnieku viņi vēlas. Tātad, ja pārvaldīšanas tiesības līdz 31. decembrim nav pārņēmis kāds cits pārvaldnieks, tad kas tad mums notiek pēc šī datuma? Patiesībā jau nekas nenotiek šajā situācijā. Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi nemainās, izņemot to, ka ir šis izlemšanas pienākums, un ir jāpamožas beidzot, ir tātad jāsāk domāt par to, kā dzīvot tālāk, vai mēs gribam turpināt attiecības ar Rīgas nama pārvaldnieks, tad arī tas atklāti ir Rīgas nama pārvaldniekam dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpasaka, un tālāk jau jādomā par līguma slēgšanu un turpmākajām attiecībām. Otrs variants, ja mēs tomēr izvēlamies, ka būs cits pārvaldnieks, tad ir jāmeklē šis cits pārvaldnieks. Un ir jāizdomā, kāda būs šī nākošā pārvaldīšanas forma. Vai tātad māju pārvalda paši dzīvokļu īpašnieki, vislabāk dibinot juridisku personu, tātad biedrību, vai arī izvēlēties var kādu profesionālu, kas jau mums ir reģistrētie pārvaldnieki, kādu profesionālu pārvaldnieku un slēgt līgumu ar citu pārvaldnieku. Protams, var arī palikt pie Rīgas nama pārvaldnieka, bet jau noslēdzot savu
līgumu un vienojoties ar Rīgas nama pārvaldnieku par līguma nosacījumiem. Tātad, ja neizvēlamies līdz 31. decembrim citu pārvaldnieku, tas nozīmē, ka turpinās attiecības ar Rīgas nama pārvaldnieku, un šīs attiecības automātiski, tā kā likums to nosaka, var būt uz 5 gadiem. Tātad arī ir termiņš, kura laikā tomēr īpašniekiem atkal ir jāpadomā par to, vai viņi grib vai negrib arī turpmāk palikt ar Rīgas nama pārvaldnieku uz tā līguma nosacījumiem, kāds tagad būs noslēgts. Bet jebkurā brīdī dzīvokļu īpašniekiem paliek tiesības mainīt pārvaldnieku uz citu, protams, ievērojot jau noslēgtā jaunā līguma nosacījumus. Un nodošana arī tā kā jāievēro nosacījumi, ka jaunam pārvaldniekam nodošana ir 1 mēneša laikā. Tātad, kā jau es teicu, jāsāk komunicēt, jāsāk sarunāties dzīvokļu īpašniekiem savā starpā. Jāsaprot, ka jāuzņemas rūpes ir ne tikai par savu dzīvokli un jāslauka ir grīda ne tikai savā dzīvoklī, bet par visu māju kopumā, jādomā visiem, jāmēģina rast risinājumu arī ļoti atbildīgi izvēloties jauno pārvaldnieku, ļoti uzmanīgi lasot līgumus, kas tiek piedāvāti, kādi nosacījumi līgumos tiek ietvērti, tas ir ļoti svarīgi, tā kā īpašniekiem šobrīd ir laiks pamosties. Tātad mazlietiņ dažos vārdos pieskaršos arī situācijai ar pašvaldības dzīvokļiem, mājas, kur ir pašvaldības dzīvokļi, un mazlietiņ nosaukšu dažus skaitļus, jo pa visiem šiem 30 gadiem nodotas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem ir 1761. Vismaz mūsu statistika tā liecina, ka 1761 māja Rīgā ir pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības. No tām apmēram 800 mājās ir pašvaldības dzīvokļi. Par šiem dzīvokļiem, kas atrodas šajās 800 mājās, rūpējas mūsu departaments. Vairāk vai mazāk ikdienas saziņā ar, negluži 800, jo vairākiem pārvaldniekiem ir vairākas mājas, aptuveni ar 600 pārvaldniekiem ir ikdienas saziņa, ikdienas darbs, kopīgs, lai risinātu dažādas gan problēmu situācijas, gan arī balsojumus dotu šīm mājām par pašvaldību kā dzīvokļu īpašnieku, gan par remontu darbiem, gan arī gadās arī tad, kad izvēlas citu pārvaldnieku arī pēc mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas. Tas ir iespējams, jebkurā brīdī dzīvokļu īpašnieki var sasaukt kopību un lemt par citu pārvaldnieku. Lūk, un pašvaldība balsojot šādos balsojumos vienmēr ļoti, ļoti uzmanīgi lasa visus piedāvājumus un uz to aicina arī pārējos dzīvokļu īpašniekus, jo ļoti bieži ir sapulcēs situācijas, ka dzīvokļu īpašnieki ir atnākuši vienkārši izteikt savas pretenzijas pārvaldniekam un nekādas konstruktīvas sarunas ļoti bieži pat nenotiek arī tad, kad ir kvorums atnācis. Pārvaldnieks ir tas sliktais, permais puisis un viss ir slikti. Bet kā dzīvot labāk un kā pašiem iesaistīties un kā pašiem kaut ko arī uzņemties kaut kādu rūpi un nedod Dievs vēl jābalso ir par maksāšanu, par finansējumiem, tad pavisam traki reizēm iet kopsapulcēs. Tā kā ļoti rūpīgi aicinām visus dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar piedāvājumiem, sekot līdzi visiem jauninājumiem, ko piedāvā arī kādi līdzfinansējumi ir iespējami, izmantot tos, par tiem noteikti arī kolēģi vēl pieminēs, un risināt tomēr tās mājas sakārtošanas jautājumus, un visi priecāsimies kopā par sakoptu pilsētu, skaistu mūsu vidi, ko varam baudīt ne tikai mēs, bet arī parādīt mūsu viesiem, kas atbrauc.